Sveiki, ir 24. janvāris. Es domāju, ka var turpināt. Kamēr pavisam šitam. Labrīt, ir 24. janvāris. Sveicināt Evijas dzimšanas dienas vlogā. Gulējušies, tas tāpēc, Ka mēs neesam. Meita par nakti izdomāja, es 3 stundas vienkārši neiešu gulēt un rudāšu. Kas tā sakāms? Cut the cameras. Jo, te frišīts. Pirms mēs turpinām video, es gribēju priekšlaicīgi atvainoties par to, ka dažos video audio kvalitāte visu laiku mainīsies, bet nezinām iemeslu dēļ video, kuri tika filmēts ar manu telefonu ar audio kaut kas sagājis grīstē. Cerams, kad sapratīsiet. Jauku skatīšanos, ja patīk šādu veidu video, uzspied subscribe pogu un nolaiko video, jo tas mūs iedvesmo. Turpinām. Šeit frišīts no pagātnes. Man aizvakar, šodien, ja kas ir 23. Janvāris, 26. janvārī Evijai ir dzimšanas diena. Bet mēs sarunājām to, ka Tā kā tā iekrīt pirmdienā, mēs svinēsim šajās brīvdienās, kas ir 24. un 25. janvāris. Un es Evijai jau kādu laiku biju, es zināju, ko es dāvināšu. Es nebiju izdomājis vai Valentīna dienā vai dzimšanas dienā, bet viena lieta, ko es gribēju viņai uzdāvināt, bija tāds rožu pušķis. Un tad es jau kaut kad pagājuši gadu biju scrollojis pat TikTokā, un es redzēju, es neatceros vai TikTokā vai Instagramā, bet es redzēju šo profilu, un es izdomāju viņai uzrakstīt sākumā pastījos tur postus, un es kaut ko redzēju pa sadarbību. nu kā tā ir tāda, Es nezinu, godīgi sakot, nezinu. cik gadi nāc, varbūt rakstīja vai ne, bet es neatceros, cik viņai gadi, bet tā ir meitene, kura mēģina izveidot savu kaut kādu tādu biznesiņu. Viņa arī jau skolas laikā tāpat kā Karolīna veidoja savu to SMU biznesu un arī ar to nodarbojās. Līdz ar to es redzēju, un man bija tāds, es uzrakstīšu. Un tad Es uzrakstīju, vai varētu dabūt, cik tas izmaksā, blā, blā, blā. Un tad es uzrakstīju, ka, zin kā, mēs neesam, es teikšu, ka mēs tur baigi lielie youtuberi vai tiktokeri esam, ka influenceri baigi lielie, bet tajā pašā laikā mēs cenšamies. Un mums ir tā bišķi varbūt bišķi Vairāk nekā kaut kādam parastam pēterim. Es viņai uzrakstīju un viņa bija tāda, davai, es esam pa down, kad viņu uztaisīs pa brīvo. Viņa gribēja visu pa brīvo taisīt, un man būtu jāmaksā tikai piegādi, bet es reāli saku, tos likt, jo es pieņemsim, Evija arī tagad taisa tādu, tā kā rokdarba biznesu. Karolīna ar to nodarbojās, un tā kā es zinu un es redzu, cik tajā ieiet daudz tā kā procesu. Man bija tāds, nē, es nevaru to pilnīgi pa brīvo. Vēl es padomāju par to, ka, zin kā, tā ir Evijas dzimšanas dāvana, tomēr jābūt no manis, bet tas jau jau vairāk ir tā kā. no mums, teiksim tā. Bet jā, tad beigās viņa rakstīja, ka nē, labi, es samaksāšu par kaut ko, kaut kādu daļu, nevis tikai vēl piegādi tā, lai tas ir godīgi. Tuvojās Valentīna diena. Ja tu nezini, ko savai meitenei nopirkt, Uz Valentīna dienu noteikti iečeko viņas profilu, sazinies ar viņu Instagramā, uzrakst viņai DM-os. Tici man, pēc bildēm, ko esmu redzējis, es vēl neesmu paņēmis, bet man liekas, kad man atnāca tā paciņa, man liekas, ka tas ir tas. mēs atvērsim un paskatīsimies bildēs, izstās vienkārši amazing, video arī izstās amazing. Un vispār es ar viņu čatoju, viņa liekas tāda ļoti jauka meitene. So, noteikti iečekojiet. Un jā, es tagad iešu pakaļ dāvana. A few moments later. Ticiet vai nē? Bet es reāli sajaucu Rimi. Es atrodu uz Osmalas Rimi, jo man atnāca DPD jaunā Osmala. Un es parasti Osmalas Rimi saucu pa Rimi, kas ir tuvāk centram. Dižēdēs man uz rietumu centru. Es reāli nezināju, ka to sauc pa jauno Osmalu. Bet okei, braucam uz rietumu centru. Es nezinu, vai viņi tomēr varēšu parādīt. Viņa ir goddamn milzīga, like no joke. Jūs paskatieties. Bet tai pašā laikā viņai ir tik light, es nezinu, es gribu pamēģināt attaisīt, jo es gribu parādīt jums.
lai jūs saprotat, par ko es runāju. Šā es izdomāšu, es pastumšos uz atpakaļ. Un šā es jums parādīšu. Es kasti attaisīju. Viss ir ļoti smuki iepakots, tas jau ir parāda to, ka meitene rūpējās par savu vizīti. Un jau mēs savējos atbalstam. Es jums parādīšu. Wow, jūs paskatieties. Viņš ir gigantic, what? That's what she said. Oh my god. Es noņemšu šito bubble wrap. Paskatieties. Oh my god. Un viņš pats mažo tas ir fake rozes, bet paskatieties ar custom tekstiņu, jums laikam viss ir otrādi, bet rakstīts ļoti tevi mīlu. Wow! Wow! Jūs paskatieties, tas ir insane! Tā kā bez jokiem, tas nav tāpēc, ka mums ir tā kā sadarbība vai kaut kas. Pasakiet meitenes, ka jūs kaut ko tādu negribētu. Es nezinu, pasakiet saviem čaniem, lai viņi pastāst šito segmentu, jūs paskatieties, oh my god! Tas ir tik beautiful, like viss, un ja kas jūs visu varat custom izvēlēties krāsu, tekstu, var mantiņu pielikt, ja kas meitene arī ļoti, jūs varat droši meitenei rakstīt, tā kā ko jūs gribat. Pieņemsim viņas, es viņai teicu, ka es gribu to lentīti, viņa pastījās uz Evijas profilu, viņa pamanīja to, ka Evija nesā tā kā zelta rotas lietas, tā kā pieņemsim auskari vai kaut kas. Viņai bija tāds, lai uztaisam tekstu zelta, jo tas tikai piestāvēs. Jūs paskatieties. Ej tu nost. Evijai šis reāli ļoti, ļoti patiks. Man ļoti patīk šitas, tāpēc, ka šitas būs tāds, ka šis būs reāli forever. Tas ir fake, bet viņas izstāsta tik amazing. Tā ir, like, dekorācija uz dzīvi. Un viņas pat smaržo. Viņas ir fake, bet viņas smaržo. Es nezinu, man tiešām nav ko teikt, jūs paskatieties. Rītā, kad es iedošu Evijai, es nofilmēšu labākā gaismā, jo šeit es saku, ka man nav baigi labā gaisma, un pašlaik arī nedeg gaisma. Volkswagen, das Auto. Rīt jūs redzēsiet Evijas domas, un es arī nofilmēšu visu smukākā gaismā. Bet skatoties, reāli, wow! Wow! Man nav citu vārdu. Es nezinu, man reāli nav ko teikt. Ļoti, ļoti skaisti. Reāli iečekojiet šito meiteni, vēlreiz parādīsies uz ekrāna viņas Instagrams. Meiteņas, ja jūs tā kā nezināt, jūs gribat iedvesmot savu džeku, lai viņš jums uzdāvina, vienkārši parādīs šo segmentu, un cerams, ka viņš sapratīs. Jo šitas ir stabili worth it. Es reāli visu esmu ar glitteriem. Reāli meitene tiešām, meitene taisno visu sirds, viņa neko nežēlo. Ja jūs gribat kaut ko noteikti iečekojiet, jūs varat pats izvēlēties krāsu, rozītēm, tekstam, pats izvēlēties tekstu, mantiņu, ar glitteriem, bez glitteriem, kā jūs redzat, es paņēmu. Esam visi ar glitteriem. Cerams, ka Evija nedomās, ka es biju pēc tā meitenēm vai kaut ko. Paldies, ka tu noskaties šo mazo segmentu. Vēlreiz liels shoutout šī meitenei. Un atgriežamies pie... Kā ir? Ir pagātne, nākotne. Pie tagadnes frisīšu. Tātad, mēs jau esam gatavi, mēs esam apģērbušies, mēs tūlīt kaut kad mauksim uz, kur mēs mauksim? Uz mašīnu. Jā, mēs mauksim uz mašīnu, bet sākumā es gribēju iedot vienu dāvanu, ko viņi ir pačelot divatā kaut kur. Vēl es viņai esam nopircis citu dāvanu, un to es viņai došu tūlītās. Kad domā, kas tas būs? Man nav nejausmas, bet tā dāvana tu jau sen zināji. Es jau tev izdomāju, vēl nebija Ziemassvētku, es izdomāju, ko es tev dāvināšu dzimšanas dienā. Jā, es jau ilgu laiku biju izdomājis. Man nav nejausmas. Es zinu, ka viņš ir kaut kādu čepinu runāja Instagramā. So viņš kaut ko, es nezinu, ir sūtījis vai kaut ko, man nav nejausmas. Ok, viņa aiztaisīs acis, es viņu ienesīšu, apsēdīšos te blakus, un tad es tev teikšu, ka tev jātais acis, ok? Man nav nejausmas, kas tas būs. Ar Marek dāvanām nekad nevar zināt, kas tas būs. Vienīgais, ko es zinu, ka tas ir par lielu, lai vestu projām un apakaļ. Vai tu dzirdi? Kāpēc tu skatījies? Es domāju, ka tu ļāvu skatīties. Es sāku dzirdēt šitos. Damn. Man ir mūžīgāds puķītis. Viņš ļoti labi smaržo. Labi, tas ir fake. Nu jā, bet viņš ļoti labi smaržo. Ļoti tevi mīlu. Tev arī ļoti mīl. Paldies, tev liels. Viņi izsās tik siek nav. Bet izsās reāli īsti. Nu jā. Gifts tagad jādots. Mēs tagad brauksim kaut kur paēst brokastis. Tiekamies tur. Es vēlreiz gribu pateikt lielu paldies Lenta.studio par to, ka piekrita sadarbībai un, protams, par lielisko rožu pušķi. Tā kā tuvojās Valentīna diena, noteikti iečekojiet Instagramā un TikTokā viņas profilu.
kā arī uzrakstiet viņai ziņu. Turpinam video. Ko tu pasūtīji? Beļģu vafeles ar olām, bekonu un salātiem. Būs garšīgi? Jā, te ir tās beļģu vafeles. Jā. Okay. Es pasūtīju brokastu burgeru, kas bija ar bekonu un es aizmirsu un tēju. Pastāties, cik man skaisti tēju. Let's go, mēs gaidām. Es apēdu, es esmu tik full, nereāli. Jā, Evī vēl mocās, varbūt te cenas ir bišķi tādas praisīt, bet hella good ēdiens. Šitas burgeris un free, 12 eiro, man liekas. 12 eiro par to porciju, ko es rādīju. Bet hella good, hella good. Evija, vēl joprojām. Pēdējo reizi, kad mēs te bijām, es ņēmu lielo porciju un es viņu apēdu. Un es pat nejūtos tik full. Un man bija tāds, ok, šodien arī paņemšu lielo porciju, paņemu lielo porciju un es viņu nevaru apēst. Un tad es sāku domāt, es biju stāvoklī, kad mēs te pēdējo reizi bijām. Un tad es ēdu kā sirds. Mēs esam pārēduši. Pārēdušies! Tagad iekāpam golfā siltumē. Das Auto. Ielam golfiņu. Iekāpām mašīnā un mēs brauksim uz Rīgu. Un mums ir daudz stundas ceļā. Gan jau, ka jūs skatāties šo TikToks jau ir ielikts. Par to, kā es ādu Sofiju Hood. Un mans plāns viņu ir pabeigt tagad mašīnā, lai man ir silti, tad, kad mēs nonāksim Rīgā. Cik daudz ko dust lido no viņa. Un tā kā jā, tas ir man nodarbošanās, kamēr brauksim uz Rīgu. Ej, tu nos, cik tās ādats ir augstas. Nezinu, kā es pēdīšu. Kad būsim pie Rīgas, mašīna jau būs uzsilus. Viss kārtībā. Auto. Super. Labi, braucam ceļā. Sveicināti mūsu update'ā. Mēs šobrīd esam Skrundā. Mariks ielies degvielu un tad mēs turpināsim mūsu ceļu. Mēs šobrīd klausamies podcastu. Tā vispār ir jauna lieta, ko mēs darām, ka mēs braucam ar mašīnu. Mēs nevis klausamies mūziku vai kaut ko, bet mēs klausamies podkastus fonā. Man liekas tāda forša ideja. Es varu noklausīties un tad pārunāt kaut kādas tās tēmas, kas tur tiek apspriestas un visu pārējo. Es ļoti gribu pabeigt šo cepuru šāli, kapuču šāli, nezinu. Un es ceru, ka man tas izdosies. Man vēl ir diezgan daudz vispār jādara. Bet, hei, es ļoti gribētu, es zinu, kā man nepatīk adīt tā pārsvarā. Šī man patīk adīt, bet tā in general man nepatīk adīt. Es gribētu, lai man ir tas rindu skaitītājs, jo sādāk man tagad visu laiku 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es jums parādīšu maz ieskat, kā tas iztīsies. Šo mēs liksim galvā, un tad mums abās pusēs ir šālīts, kā aplikt apkārt. Ja kādam interesē, es izmantoju alpakas zīda dziju un akrilu. Saliku kopā, un tu man ir tāds pulkoņš un ļoti mīksts un ļoti silts būs. Vēl ir darbiņš, kurš ir jāizdara. Red Bulls varētu sākt mūsu sponsorēt. Vispār es zinu to, ka jums būs ļoti daudz jautājumu, kur ir Auroriņa un visu pārējo. Un šodien no rīta mēs Auroriņu aizvedām pie maniem vecākiem, pie Omas Opja. Un Auroriņa dzīvosies tur tā tagad, kamēr mēs nebūsim mājās. Aurorai visi kārtībā. Viņai nenormāli patīk pie Omas Opja un viņa dieviņa tur, vai ne? Bet man ir stresaināk, jo šī ir tāda pirmā reize, kad mēs viņu atstājam pa īstam projām, kad mēs neesam rokas stiepienā attālumā, vai kad es viņu nesatieku pa vidam. Beidzot.
kad mēs vēl nesatiekam, piemēram, tad, kad mēs gājām uz Summer Soundu ar Mariku. Mēs viņu no rīta satikām, mēs aizgājām uz Summer Soundu un tad nākamajā rītā satikām un tad atkal un tā visu laiku pa vidiņam. Bet tagad mēs šodien aizbraucam un mēs viņu satiksim tikai rīt vakarā. Man ir stresaini, nezinu, kaut kā ļoti grūti liekas tik maziņa un pietrūkst. Es esmu priecība, ka mēs varam atpūsties, bet pietrūkst. Uzreiz var vai ne? To tu nevar likt iekšā. Bet jā, tāpēc es ļoti novērtēju mūsu vecākus. Viņi dod mums šito iespēju. Tas gan šaurots Olmei un Opim. Jā, dod mums iespēju, ka mums ir, kur Auroriņu atstāt un ka mēs varam arī pabūt divatā bišķīt ilgāk. Nekā tikai, kamēr Auroriņu čuča. Bet pasties vispār, cik smuki izskatās. Es nezinu. Parād, iečuko. Es jau viņiem parādīju. Rakstam čatiņā, rakstam komentāros, kā jūs Jā, reitojat. šitā, un tad man Dabūju. Nu. Šitā dādīt un pārdotu, ja kāds uzrakstīt, ka gribētu. Ja jūs gribat, lai es jums tādu uzvedu, droši man rakstiet, būs dārgi. Ja tas Es aizdem... tieši gribēju jautāt, jo tas jau kādu nedēļu. Labi, nav jau tā, ka viņi tur katru dienu reāli 24/7. Nu, nē, tā pavisam, kad es piesēdos un daru, tās ir 2 pilnas dienas, un tad, es teiktu, lai es viņu no sākuma līdz beigām, ja es tā piesēžos, tad tās ir 3-4 dienas. Jo adīt man iet lēni, bet ja tomēr jūs gribat, tas būs dārgi, bet droši rakstiet. Bet, jā. Mēs maucam tālāk. Pulkstenis ir 15:13, un mēs esam Rīgā, mēs esam kaut kādas 7 minūtes no mūsu hoteļa. Tur bija rakstīts, ka mums tad, kad es nopirku to hoteli, tā kā bukoju, tur teica, ka mums jābrauc uz Eiroparkingu, tur jāmaksā 24 eiro pa 24 stundām. No thanks, mēs atradām Eiroparku, kur ir 11 eiro pa 24 stundām. Mēs esam 7 minūtes no hoteļa. Jā, tur mēs būtu 5 minūtes no hoteļa. Nu, ziniet, es ietaupīšu tos 13 eiro, 2 minūtes paiešu ilgāk. Nav jau tik grūti. Ļoti augsts. Bet jā, mēs esam Rīgā, bez problēmām esam atbraukuši atkal. Nē, mums ir problēma. Ja viņa nav pabeigusi. Es neesmu pabeigusi savu šālu. Man vēl 16 rindiņas. Bet es teicu, mēs iesim uz hotelu un mēs varam kaut ko tur bišķīt pačot. Tur viņi var pabeigt. Jā, jo man vajag viņu obligāti pabeigt, jo es reāli nosalšu bez šaus un cepurus. Jo es nepaņēmu, jo man es pabeigšu. Bet jā, mēs esam klāt un so excited. Jā. Bildēs tur izstījās ļoti sīk. Evīna vispār neko nav redzējusi, tikai es. Viņa teica, ka lai neko nesaka un neko nerāda, so tikai es plus mīnus, bet es jau arī aizmirsu katru izstāstu. Visu, ko viņi zina, ka tur ir indoor basēns. Jā, jūs ļoti gribēju pasēdēt. Labi, ejam. So excited! Ļoti augsts. So exciting! Re, kur mēs redzam mūsu viesnīcu. Es gribu silpumā. Mēs reāli tikai kādas 4 minūtes ejam, Hani. Tā ir tik augsts. Un man apšā gandrīz nekā nav. Plīk? Nē! Es nebiju gatava šitādam Iečiko. Es zināju, ka Rīgā būs daudz augsts. Kādas sajūtas, kad mēs esam pie pašām ieejas durvīm? Ejam iekšā. Ejam. Kādas sajūtas sofā? Šobrīd šī trepju telpas ir pēc sviedriem, bet visa viesnīcas tādā ziņā izstāsta ļoti smuki. Man patīk viņa izstāsta tāda mūdī stila tāda. Un tāda nepārāk moderna, bet ne vecmērīga. Man ļoti patīk. Jā, šitā, man Evija salīdzina, mums ir savādāks stils viesnīcām vai vispār telpām. Bet tā kā šī ir Evijas ģimene, es izvēlējos kaut ko, kas patiktu viņai. So, let's go. Kur gaitens? Mums bija jāiet pa trepiem, to es ka Evijai bail braukt ar līšu. Klaustrofobija bija. Jā, man liekas, tur tajā fojē viņš ar kaut ko runā. Un kas viņam vispār liek runāt? Un viņš sāk stāstīt, kāpēc mums vajag trepas. Un viņš pasaka, ka man ir šizofrēnija. Tā kā ir mūsu istabiņa. Oh, shit. Tu jūs redzēsiet pēc tam sākumā mēs paši. Sveicināti mūsu hotelī uz šīm 2 dieniņām. Mēs atrodamies Pullman Hotel Old Town. Jā. Mēs esam tieši Vecrīgā, Vecrīgas sirdī. Nu, kaut kur vismaz ar manām Rīgas zināšanām man tā liekas, jo es redzēju to lielo baznīcu. Anyways, mēs šeit ienākam. Šīs ir mūsu durvis. Tad pašu smukāko radīsim beigās.
Šeit ir mūsu skapītis, nekas special, vienkārši koridoriņš maziņais. Tad ejam uz vannas istabu. Drusku atgādina, viņi ir milzīga vannas istaba, milzīga vieta, kur krāsoties, kur spoguļoties. Man ļoti patīk šis spoguls. Es mūsu nākotnes mājā arī gribētu lielu spoguli. Es viņu neizmantošu. Es zinu, ka citi izmanto, jo tas ir tas galīgi tulplāns spoguls. Es noteikti neizmantošu. Bet jā, te ir viss, kas mums vajadzīgs, salātiņi, vielīši, viss te ir. Tad mums ir spoguls. Man ļoti patīk garais. Ko es teicu, spoguls? Nē, te ir loks. Man ļoti patīk, ka visur ir aizkari. Vecajā dzīvoklī mums arī bija aizkari, šajā dzīvoklī mums diemžēl nav aizkari, jo mums viņiem nav vietas. Bet jā, no mana, cik es mācījos interjeru dizainu, iesaku aizkarus izstāst daudz gaumīgāk un dārgāk. Bet anyways, jā, šeit ir lodziņš, kur neko nevar redzēt. Nice. Šeit ir pods. Nice. Šeit ir duša, milzīga. Wow! Te ir tā kā ritīgi uz leju. Nekad nenopludināsim neko. Bet jā, šeit ir duša, ļoti liela. Šie gan man ļoti nepatīk, ka es ļoti priecājos, ka vienmēr ir šeit ieklāt. Es nezinu, tāpat amerikāņi vienmēr rāda, ka viņi mazgājas to, nezinu, kā ar to var nomazgāties. Man acis vienkārši izdeg no visiem līdzekļiem, ko liek motos. Bet jā, tā ir mūsu vannas istaba. Ļoti skaisti. Tad šeit ir spoguls. Vēl viens milzīgs spoguls. Šitā istabiņa pati par sevi ir diezgan maziņa, tāpēc es domāju, ka te ir daudz spoguļu, jo spoguļi padara telpas lielākas. Šeit jau ir mūsu nelielais bardaks ar mūsu mantām, maniem adīkļiem un visu, bet šeit ir vienkārši mazs nodalījumiņš telzors liels. Bet man liekas, mums mājās tāpat lielāks, ne? Jā. Okay. Liels telzors, vienkārši galdiņš, kurš šobrīd adu, jo es vēl joprojām gribu pabeigt to cepuršāli, jo ārā ir nenormāli augsts. Es zināju, ka Rīgā būs augstāks nekā Liepājā, bet es nebiju gatava tam augstumam. Tad šeit ir kaut kāds interesants nosodījums stūrītis. Es nezinu, ko šeit var darīt, bet šeit ir veseli 3 kontakti. Veseli 3 kontakti, un tad te var tā forši sēdēt. Okay. Šeit ir vēl viens loks. Jūs esat gatavi redzēt mūsu skatu? Vienkārši brīnumains skats. Man liekas perfekti. Ko vēl vairāk var vēlēties? Tad mēs nākam šeit. Šeit ir mazs... Pagaid. Šeit ir mazs stūrītis, kafiju var taisīt, teju var taisīt, vīns, minibārs, seifs un tādas lietiņas. Un tad man šeit pati skaistākā vieta šajā istabiņā ir mūsu gulta. Ļoti skaisti, ļoti liela. Tā kā tiešām ļoti liela gulta. Jā. Ja mēs mājās katrs guļam savā maliņā, ja Aurora pie mums guļ, tad šeit 3 Auroras darētu. Jā, šeit ir ļoti smuki tumša sieniņa, un man liekas, tas tās ļoti gaumīgi un ļoti forši, un ļoti tā moderni, bet ne pārāk moderni, un man tiešām ļoti patīk. Ja tev patīk mūsu video, neaizmirst nospiest like, subscribe un ierakst kaut ko komentārā. Ierakstiet komentārā tiem, kuriem ir bērni, cik bieži jūs braucat izbraucienos divatā. Es jūs apsveicu ar to, ka esat sasnieguši šim video pirmajai sērijai beigas. Jā, jūs dzirdējāt pareizi, šī ir tikai pirmā daļa Evijas dzimšanas dienas vlogam. Varbūt būs kāds, kuram tas nepatīk, bet, diemžēl, tā video būtu bijis pāri stundai. Līdz ar to mēs izdomājam sadalīt to 2 daļās. Bet vismaz ir jau gatavs video nākamajai nedēļai. Gribam teikt lielu paldies, ja esat tikuši līdz video beigām, iekomentēs šo emoji, ja tiki, kā arī nospied like pogu un subscribe mūsu kanālam. Un tiekamies jau nākamnedēļ 2. daļā, kur aiziesim uz Rīgas restorānu, par ko īsti sajūsmā beigās nebijām, peldamies basēnā un citiem interesantiem notikumiem. Atā!